Cilvēks ir organisms, kas spēj pats sevi sasildīt. Tomēr, kad starpības starp mūsu iekšējo ķermeņa temperatūru un apkārtējo vidi kļūst pārāk liela, mēs uzvelkam siltās drēbes. Ziemā bez kārtīgas ziemas jakas noteikti iztikt nevaram. Gluži tāpat ir arī ar mūsu mājokli, kam arī ir nepieciešama kārtīga, silta jaka, jeb siltinājuma slānis, lai mūsu istabā būtu silti un omulīgi. Siltums iet cauri jebkuram materiālam, ja starp šī materiāla appus esošajām vidēm pastāv temperatūras starpība. Piemēram, ziemā istabā ir plus 20 grādi, bet ārā aiz mājas sienas mīnus 20 grādi. Starpība starp šīm vidēm ir 40 grādi. Siltums no istabas cauri sienām, griestiem, grīdu un arī logiem un durvīm centīsies dabiski plūst uz vēsāku vidi, veidojot tā saucamos siltuma zudumus. Lai šos zudumus kompensētu, mēs savu mājokli sildām ar dažādām sildierīcēm. Tomēr, lai apkurē nebūtu jātērē ārkārtīgi daudz malkas, elektrības vai citu resursu, efektīvāk ir māju siltināt. Lai šī plūsma būtu mazāka, ir jālieto materiāli, kuri sliktāk laiž caur to siltumu. Tie ir izolācijas materiāli. Viņiem ir termiskās pretestības koeficients, kas saucās. Tas ir, cik tad viņi tur to siltumu džoulus laiž caur 1 kvadrātmetru sekundē vai kaut kādā citā laika vienībā. Ja lūkojamies, piemēram, uz ēkas sienas siltinājuma materiāliem, tad galvenais, lai šajā siltuma materiālā, piemēram, vatē, salmos vai putu polistirēnā, būtu iesprostots nekustīgs gaiss, jo tieši gaiss nodrošina siltuma pretestību un neļauj siltumam no mājas izplūst. Siltuma pretestība ir materiāls spēja aizturēt siltumu. Piemēram, putu plastam tā ir lielāka nekā koka dēlim. Ja, teiksim, runā par 100 gadu atpakaļ, tad daudz kur izmantoja salmus, daudz kur izmantoja skaidas un daudz kur visādas materiālus, kas nodrošināja to, ka ir mājas siltas. Un daudzas mājas, kas siltinātas tos 60, 70 gadus, teiksim, ar tām pašām skaidām, principā ir pat siltāki. Teiksim, rezultāts ir labāks nekā pat izmantot jaunos materiālus. Guļbaļķu mājas šķirbas aizsit ar sunām. Uz jumtiem lika virsū miedras, lika salmus, siltināja, pēc tam vēlāk sāka bērt ogļu izdeģus, jo nebija nekāda cita. Dāģu skaidas sajauc ar kaļķiem. Attīstoties rūpniecības iespējām ar laiku radās arī modernāki, efektīvāki un ērtāki pielietojami siltuma materiāli, no kuriem lielu daļu būvniecībā izmanto jau gadu desmitiem. Ir klasiskie materiāli, tas ir stikla vatis, akmens vatis. Tas ir populārākais un vispieņemamais, teiksim, tad ir daudz izmantotas, teiksim, puta plasta materiāli, kurus būtu, protams, foršāk izmantot cokola siltināšanai un zem betonas grīdā liekšanai. Un tad ir, teiksim, beramās vatis, kas ir arī, teiksim, minerālu vatēm un akmens vatēm ir beramās vatis, kuras var iebērt horizontālās daļās. Tad ir no makulatūras izgatavotā siltumizolācija, ko visi pazīst kā ekovate. Tad ir parādās līdz mūsu tirgumu nonākušas arī kokšķiedru vate, ja, teiksim, un vēl daudz dažādas siltinājumu, kas kvalitāte un cenā ir vēl kaut cik nopērkami. Ņemot vērā lielo ekoloģijas ideju būmu pasaulē, arī siltinājuma jomā ir pieejami gluži dabīgi un ekoloģiski siltināšanas materiāli. Piemēram, no pat minētā kokšķiedru vate, aitas, vilnas, līnu vai kaņepāju vate, ko tikpat labi varētu ražot arī Latvijā. Tomēr, diemžēl, nevienu no pat minētajiem materiāliem pie mums neražo. Tā kā šos materiālus importē no tālām zemēm, to cena mēdz būt ļoti augsta. Kopumā pastāv aptuveni 70 līdz 80 dažādi siltuma vates veidi. Rodas jautājums, kāpēc mājai gluži vienkārši nevar būvēt biezākas betona, ķieģeļu, baļķu vai citu materiālu sienas? Zinot, ka siltuma pretestības ziņā, piemēram, 10 cm biezs vates slānis ir pielīdzināms vairāk nekā metru biezai betona sienai, nav šaubu, ka vieglāk, ātrāk un lētāk ir uzbūvēt, piemēram, 30 cm betona bloku sienu un nosiltināt to ar 10 cm vates slāni. Būvējot pēc mūsdienu tehnoloģijām, jau pašai mājas konstrukcijai vien ir jābūt blīvai, ļoti akurāti, precīzi izveidotai, lai nekur nebūtu spraugas, pa kuras siltums izkļūst no mājas. Tikpat rūpīgi jāveic arī siltinājuma materiāla iestrāde, lai nekur nebūtu spraugas. Vecumāju siltinot, neko daudz nedosiet, jūs māju apliksiet, kā pagadījās ar kaut ko, kas pagadījās par rokai, un uztīsiet, ka māja nosiltināt. Mājai jābūt
nostrādāti akurāti, nedrīkst būt plaisas, jābūt materiālam bez šuvēm. Principā arī jābūt tehnoloģijai, un tehnoloģijai noteikti ir jābūt ievērotai. Ja tehnoloģija neievērot, tas darbs viss ir vējā. Par siltumizolācijas biezumiem un tām lietām, tam pat no vienas puses biezumam nav nozīmes, ja tam materiāla iestrādā nekvalitīvi un nepasargā viņu no vēja, jo ir objekti, kuros mums ir nācies pabūt, kur ir siltinājums vairāk kā pusmetrs, un tajās mājās vienalga salsts cilvēki. Ziemā ir 10 grādi labākā gadījumā pie tā, ka, teiksim, gāzes apkures katls pat neizslēdzās uz pārtraukumiem, ja. Ja vienkārši pielaistas kļūdas ir pie iestrādāšanas un pie tehnoloģiskā procesa, un vējš vienkārši izpūš. Līdz ar to tam biezums ir svarīgs tajā gadījumā, ja izdara visu pareizi, tad ir liels efekts. Ja gadījumā nepievērš tam uzmanību un pielaiž kļūdas, tad biezums var neglābt, jo tu vari uzvilkt kaut vai 2 džemperus mugurā un 3, tev tāpatās vējš izpūtīs, līdz ko tev būs virsū laba vējaka, tev būs silti ar 1 džemperu pat apakšā, jā. Nec siltā, nec augstā gaisa plūsmas mēs ar acīm saskatīt nevaram. Lai noteiktu, cik kvalitatīvi uzcelta māja un veikta tās siltināšana, talkā jāņem tehnoloģijas. Piemēram, jāveic ēkas hermētiskuma pārbaude. Mājā rūpīgi aizver visas durvis un logus, aizlīmē ventilācijas šahtas, kamīnu, un tad vienās no durvīm iestrādā šādu jaudīgu ventilātoru. Tālāk vienkārši izsakoties māju piepūš kā balonu, vai arī gluži otrādi no tās gaisu cenšas izsūkt laukā, un tad pēta datoru piefiksētos rezultātus. Ja testa laikā māja izlaiž vai ielaiž pārāk daudz gaisa, tā tad kaut kur meklējams problēmas. Šīs pārbaudes ir atrunātas Latvijas būvnormatīvos un ir zināmi parametri, kuriem, ja teiksim, ēka atbilst šiem noteiktiem parametriem, tad arī apkuras rēķins ir tāds, kā, teiksim, projektētājs paredzējis. Līdz ko hermētiskums neatbilst prasībām, arī apkuras rēķini ir ģeometriski progresēji parasti. Ja ir aizdomas par hermētiskumu problēmām, pārbaudes veic ar 2 papildus iekārtām. Viena no tām ir šāds neliels sensors, ar kura palīdzību var meklēt konkrētas caurās vietas un pārbaudīt, cik strauji caur tām pazūd siltums. Otrs instruments ir termokamera, kas spēj saskatīt infrasarkano siltuma starojumu. Ar tādu iekārtu pētot māju no iekšienes, zilie plankumi attēlā rāda vietas, kur laužas iekšā augstums. Savukārt no ārpuses lūkojoties sarkanie plankumi norāda uz vietām, kur mājas zaudē siltumu. Kad problemātiskās vietas atrastas, atliek domāt, kā tās novērst.